Sveiki visiem! Gribēju padalīties ar savu rezultātu. Nesen izslimoju tādu saaugstēšanos vai arī kaut kāds tāds tā kā vīrus, nevarēju īsti saprast, ja, bet bija iesnas, bija temperatūra, bija deguns aizsmacis un bija kaklā bija tāda kasīšanās arī, ja. Un es jau domāju, ka man būs nopietni jāguļ jāpaliek mājās un jāguļ un jārastējās. Bet pateicoties mūsu produktiem, kurus es lietoju, es varēju arī aizlidot uz Londonu, kur mums bija pasākums. Un pāris dienās es jutos ļoti labi. Arī varēja izturēt visu pasākumu. Deguns bija brīvs, varēja elpot. Tie nav tādi nekādi, kā saka, ķīmiski produkti, bet tie ir dabas produkti un palīdzēja man ātri tikt uz kājām. Es zinu, ka tagad pašlaik ir kā vīrusu laiks un arī cilvēki apkārt slimo. Bet man jau otrais šie produkti ir palīdzējuši tikt pāri ļoti ātri saaugstēšanās procesam. Un jūtos es vienkārši lieliski un noteikti iesaku arī pārējiem padomāt par to, kā jūs tiekat pāri vīrusiem, saslimšanām vai saaugstēšanām, jo es regulāri attīru organismu un es jūtos ļoti labi pēc šīm organismu attīrīšanām. Un es zinu to, ka mēs visi sastāvam no šūnām, un kas tad šūnai ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs attiecīgas vielas, kas palīdz mums uzturēt enerģiju, justies labi un arī izskatīties labi. Kā lai saka, ko tur vairāk piepilst, vai ne? Es domāju, ka katrs mēs izejam cauri tagad arī ziemas laikā kaut kādām vīrusu saslimšanām, un es ļoti ātri ar to tiku galā. Es tiešām nevaru iedomāties, agrāk man bija jāskrien uz aptieku, jāmeklē tie gripas preparāti, kas man atstāja kaut kādas blaknes, nierēs vai aknā, un pēc viņiem es jutos it kā uz laiku, kad tas vīrus ir, tad es jutos labi, bet pāriet tas vīrus un atkal ir citas problēmas, parādās. Tā kā es izmantoju jau 6. gadu tikai dabas vielas, un es jūtos vienkārši labi, un noteikti iesaku arī jums pamēģināt, ja ir interese, droši es atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Lai visiem izdevies vakars!